Lačplēsis. 4. dziedājums. Šis ir LibriVox ieraksts. Visi LibriVox ieraksti ir brīvi no autortiesībām. Lai uzzinātu vairāk vai piedalītos, lūdzu apmeklējiet LibriVox.org. Lačplēsis. Sarakstījis Andrejs Pumpurs. 4. dziedājums, 1. daļa. Kaupa pie Svētajā Tēva Romā, Rīgas dibināšana, laimdota nonnu klosterī, Kokneša un laimdotas bēgšana iz klostera, Lačplēsis Ziemeļa jūrā, Ziemeļa meita, Sumpurņi, Zemes mala, Dimanta kalns, Apburta jūras sala. Romā, lielā vecā Romā, Svētais Tēvs, kur dzīvoja, tur priekš Svētas Māras zemes krustakarus izsauca. Svētais Tēvs par Māras zemi novēlēja Baltiju. Bruņiniekiem, grēciniekiem visus grēkus atlaida, tos par Māras vietiniekiem Baltijāša iecēla. Lai tie tur par kuģiem brauktu, karotu pret pagāniem, zemē mūra pilis celtu, apsargātu priesterus. Pieteicās tad arī pulka tādu laimes riceru, kuriem pašiem nebija zemes, bet pa zemi klaidoja, visus ceļus jūras malas, nedrošus tie darīja. Šodien savā Pētra pilī Svētais Tēvs tos pieņēma, cēla viņiem karavadus, deva līdzi bīskapus. Beidzot viņam priekšā laida divus vīrus sevišķi, Dītrihi un Kaupu abus, nākušus no Baltijas. Svētais Tēvs tiem laipni ļāva, bučot savas tupeles, īpaši ar Kaupu mīļa, tas caur tulkiem runāja. Vaicāja par viņa zemi un par ļaudīm Baltijā. Prasīja, vai viņi gribotu pieņemt Kristus ticību, kura mācot, ka par brāļiem jātur visi cilvēki. Tādēļ arī šiem kā brāļiem nākoties tie labumi, ko viņš tagad šeitan redzot un ko redzējis ceļodams. Bet tas viss vēl mazums esot pret to laimi mūžīgo, kuru ticīgie pēc nāves paradīzē baudīšot. Kaupa apmulsis bija tiešām, redzēdams tos greznumus, kuri Pētra pilī Romā tam priekš acīm stādījās. Vāji likās viņa dievi, viņa tēvu cienāmie, pret to dievu, kas še tautām piešķir tādu laimību. Tādēļ tas ar neiespēja pretoties šai spožībai. Apsolīja mājās nākot kristīties ar savējiem. Bruņinieku kārtā cēla Svētais Tēvs to žēlīgi, lika Kaupam kroni nēsāt, ziemeļzvaigznes 7. Deva viņam vēl daudz citas retas dārgas dāvanas. Darīja to pazīstamu bruņiniekiem bīskapiem, kuru pulkā tagad tika arī Kaupa pieskaitīts. Un no Romas Svētā Tēva dabūjuši svētību, devās visi līdz ar Kaupu atpakaļ uz Baltiju. Jaunekļi, kas līdzi ņemti, Kaupam bija uz Vāczemi, tika atstāti pie mūkiem klosteros dēļ mācības. Viens no viņiem vēlā slavens bija Latviju Indriķis. Ziedons atkal nācis bija, zemi tērpa zaļumā, visa daba atdzīvojās, radītāju slavēja. Cilvēki vien nevīžoja acis pacelt lūkoties, kas šo zemi jauku dara, kas šai dabā rīkojas. Viņiem bija cita griba, citas kaislas kārības, dīkā dzīvot rīt un plītēt, citus spiest un kalpināt. Rīdziņgrīvā Daugavas malā 100 ļaudis strādāja, cirta, raka, sita, kala, cēla jaunu pilsētu. Cietināja to ar vaļņiem, vidū domu būvēja, vēlves stabus, tumšus gaņģus viņai apkārt mūrēja. Pilsētu pie Rīdziņu upes Rīgu arī nosauca. Rīgas domas tumšos mūros bīskaps Alberts valdīja, priesterus un bruņiniekus tas pa zemēm sūtīja, mācīt, kristīt, laupīt, nokaut, viņi visur iesāka. Divas pirmās pilis cēla, Ikšķeļi un Salspili. Bailes briesmas visu zemi pārņēma pie Daugavas. Ļaudis atzina par vēlu, ka tie bija pievilti. Visiem svešiem uzbrucējiem Rīgā bija patversme. Ļaudis Rīgas vārdu minot noskumuši izsaucās. Rīga, cik tu izlējusi mūsu brāļu asinis. Rīga, cik tu izspiedusi vaimanas un asaras. Rīga, cik tu postējusi mūsu druvas sējumus. Rīga, cik tu dedzinājusi mūsu mājas paspārnes. Rīga, cik tu apēdusi mūsu maizes tīrais. Rīga, cik tu izdzērusi mūsu miežu miestiņa. Rīga, cik tu aizvedusi mūsu mantas laupītes. Rīga, cik tu paņēmusi mūsu brāļiem brīvības.
Rīga, saki, ko vēl vairāk varētu tu kāroties? Kamēr visas šādas lietas notika pie Daugavas, Vācu zemē tālu tālu, kādā nonnu klosterī, sēdēja aiz bieziem mūriem noskumusi meitiņa, atšķirta no saviem mīļiem, aizvilta no dzimtenes, aizvesta ar varu projām, bija mūsu Laimdota. Spīdela un Kangars abi izdarīja krāpšanu. Klusā veļu naktī viņi nogāja uz burtniekiem. Spīdela par mātes garu parādījās Laimdotai, izsauca no mājas laukā, kur tai bija palīgi, kuru viņu sagūstīja, aizveda uz Turaidu, un no turienes par nakti tālāki uz Daugavu. Nelīdzēja viņas runas, viņas gaudas asaras. Kuģī tika ieslodzīta, aizvesta uz Vāczemi. Ceļā Dītrihs pie tās nāca, raudzīja to mierināt, teiktama, lai tā nebīstoties, ļaunums nekāds nebūšot. Ar šo kuģi līdzi braucot daži viņas tautieši, kuru starpā virsaids Kaupa, atrodoties arī dzen. Viņi gribot ļaužu dzīvi apskatīties Vāczemē, līdz ar apgaismotām tautām pieņemt Kristus ticību. Un šī Dieva žēlastība arī viņai piešķirta. To par brūti izredzējis Kristus, lielais Dieva dēls. Laimdota to uzskatīja acīm nicinādamām. Atbildēja viņam īsi, teikdama ar cienību: Ja tavs Dieva dēls tas Kristus, brūtes sev ar varu ņem, tad es viņa nemīlētu, kaut ar būtu svabada, bet es esmu saderēta kādam jaunam varonim. Svētība no tēva dota mūsu sirdis vienoja. Tādēļ laižat mani brīvu, nekārdinat veltīgi, citādi mans mīļais vēlāk, briesmīgi jums atriepsies. Bez tam esmu mātes meita, dzimusi no cilvēkiem, tādēļ kādam Dieva dēlam es par brūti nedaru. Norūdīts iekš visa ļauna, Dītrihs bez sirds apziņas, pietvīka it kā no kauna, dzirdot tādu atbildi. Tālāki vairs nerunādams, atstāja tas Laimdotu. Tomēr netika vēl tādēļ viņas liktenis labojies, gan tā lūdza pašu Kaupu sargāt viņas brīvību. Tas ar teica, ka ar varu viņas nepiespiedīšot. Tomēr, ja nu liktenis reizi viņu šeitan atvedis, tad tai taču jāpaliekot, līdz es braukšot atpakaļ. Tādēļ tas ar mieru bija, Dīteriks, kad apņēmās Laimdotu uz kādu laiku novest nonnu klosterī. Taču tanī lielā skurbā, kas tam vēlāk gadījās, atpakaļ ar kuģi braucot, Laimdotu tas aizmirsa. Dītriks arī neminēja, jo it labi zināja, kādu skaistu pērli devis bija nonnu klosterim, un ka viņam pateicīga bija klostra priekšniece. Priekšniece gan ļoti laipni apgājās ar Laimdotu, tomēr nekad neaizmirsa ņemties viņu pierunāt, atstāt savus tēvu dievus, pieņemt Kristus ticību. Kad tas neko nelīdzēja, tad ar draudiem iesāka. Dzirās kādam bruņiniekam atvēlēt to projām vest, kurš tad sev par lieku sievu viņu būšot paturēt. Laimdota par tādu ziņu diezgan dikti izbijās, sevišķi, kad bija zināms, ka kāds tracīgs grāfa dēls, apmeklēdams radinieci, augsto klostra priekšnieci. Laimdotu ar bija redzējis, un, caur viņas skaistumu, kairināts bija lūdzis, atdot viņam skaistuli. Jo pēc viņa grāfa domām, nekristīgam meitainam, nebija šai gaismas zemē it nekādas tiesības. Varēja to paņemt, aizvest, darīt, ko vien vēlējās. Laimdota nu tādēļ lūdza laiku dot, ko apdomāt. Cerēja tā pašo laiku atrast kādu padomu. Laiks gan gāja, tomēr velti gaidīja uz glābšanu. Rītā tai, ko apņēmusies, jāsaka, bija priekšniecei. Savus tēva dievus atstāt, aizmirst tādas mācības, kādas bija lasījusi vecā pilī burtniekos. Ne par ko tā nevarēja, labāk nāve vēlēties. Vakarā tā savā gultā raudādama iekrita, lūdza visus labos garus sūtīt viņai glābšanu. Te uzreiz troksnis cēlās visā lielā klosterī. Gāja, skrēja, lūdza, sauca, visās malās cilvēki. Beidzot lielais troksnis stājās, smagi soļi tuvojās. Viņas durvis vaļā slēdzās, un aiz durvīm rādījās vīri, dzelza bruņās tērpti, apbruņoti ieročiem. Viņiem līdzās vārtu sargi, veci mūki stāvēja. Viens no tiem ar tuklu ģīmi bruņiniekiem sacīja: Ja tik vien kā šo jūs gribat, nekristīgo meiteni, tad to labprāt jūsiem dodam, un vēl savu svētību. Diezgan ilgi tā jau šeitan svēto vietu gānīja. Ņemat viņu, vedat projām, taupat mūsu klosteri.
Laimdota no mūkus lūdza, priekšniece, lai pasaucot, jo zem viņas sargāšanas atrodoties viņišai. Mūki viņai atbildēja, nevarot to izdarīt. Priekšniece ar citām māsām ieslēgušās baznīcā, bīdamās no laupītājiem, ārā viņas nenākot. Vairāk dzelzu rokas grāba, tad nu pēc laimdotas, nesa ārā zirgā cēla, gribēja jau aizrikšot. Bet te viņiem priekšā rādas, atkal varens bruņinieks, lielu dzelzu vāli rokā, turēdams tas uzsauca. Laižat mierā laupītāji, nevainīgu meitenu, jeb es ar šo dzelzu vāli smadzenes jums šķēdīšu. Apskurbuši laupītāji pirmā brīdī apstājās, bet tad visi tie ar joni krita virsū svešajam. Šis nu tiešām izrādīja nedzirdētu spēcību, manīgi uz visām pusēm izgrozīdams vairogu. Spēra tas ar dzelzu vāli, tiem pa dzelzu vācelēm, kuru trāpīja tam šķīda, galva līdz ar vāceli. Beidzot tas no zirga grūda, to, kas veda laimdotu. Norāva tam drīz no galvas viņa bruņu cepuri. Pazīstams tas izrādījās, bija plosīgs grāfa dēls. Vācu suns, nu sauca svešais, nešķīstons starp kristītiem. Zin, šī brīvas tautas meita ir tik daudz cienīga, ka tai visi tādi grāfi neder pienest ūdeni. Tikumos un goda prātā, sievišķīgā skaistumā, varbūt visā vācu zemē nevaid viņai līdzīgas. Ej un saki saviem biedriem, kad tie nonāks Baltijā, tad šās meitas tautu dēli viņiem galvas sašķēdīs. Tāpat kā es šonakt šeitan, jums to esmu darījis. Palaižu tev šoreiz dzīvu, nāc, ja grib, uz Baltiju. Laimdota bija atjēgusies, kamēr svešais runāja. Tagad tas no galvas ņēma smago bruņu cepuri. Prieka sauciens dzirdams bija mēnesnīcas gaišumā. Laimdota nu ieraudzīja savā priekšā koknesi. Paldies Dieviem labiem gariem, ka vēl laikā atnācu, teica koknesis viņas roku, sveicinājot saņemdams. Tagad kopā bēgsim projām, šeit tad nedrīkst kavēties. Vēlāk tevim izstāstīšu arī savu likteni. Tie nu abi sedlos kāpa, 2 zirgiem mugurā, aizjāja bez kavēšanas prom pa meža celiņu. Tālu kalnos kādā būdā atrada tie naktsmāju. Malkas cirtējuši laipni svešiniekus uzņēma. Atpūtušies pāra dienas, devās viņi tālāki. Laimdota bija pārģērbusies, kā par bruņu nesāju, koknesis kā par bruņinieku, kādi toreiz ceļoja. Tādā kārtā jūras ostu viņi sasniegt gribēja, lai ar kādu kuģi doties atpakaļ uz Tēviju. Ceļā koknesis paziņoja, kā tam bija izdevies. Veļu naktī Kankars bija saticies ar koknesi, stāstījis, ka virsaids kaupa braukšot rīt uz Vādzemi, svarīgas tam ziņas esot jāatstājot burtniekam, bet, kad burtnieks tagad naktī rijā veļus sagaidot, tad lai nākot koknesis līdzi un tās ziņas saņemot. Koknesis ļauna nedomāja, gāja līdz uz Turaidu. Tur tas satika ar tiešām pazīstamus jaunekļus, kuri sataisījās kaupam līdzi braukt uz Vādzemi, un ar viņu aicināja tos uz kuģi pavadīt. Koknesis ar to mierā bija, kad vēl Kangars sacīja, ka tās ziņas tikai rītā dabūšot no virsēša. Kuģī nonākuši viņi noturēja brokastu. Kangars viņiem vīnu deva dāvātu no Dītriha. Vienu otru glāzi dzēra jaunekļīt priecīgi, bet tad drīz visi viņi dziļā miegā iemiga. Koknesis atmodās, kad kuģis dziļā jūrā šūpojās. Debesis, ūdens vien bez zemes visur apkārt rādījās. Dusmīgs tas ar smagu galvu pats par sevi kaunējās, ka bija dzēris vācu vīnu šorīt tā bez apdoma. Vajadzēja tagad viņam līdzi braukt, kaut negribot. Citi viņu mierināja, teikdami, ka varēšot, tagad kopā līdz ar viņiem apskatīties Vādzemi. Koknesis arī mierā likās, ņēma līdz ar jaunekļiem dalību pie mācīšanas kādā lielā klosterī. Tomēr tas ar apmeklēja grāfa pili tuvajo, ņēma dalību pie cīņiem bruņinieku rīcībās, kur par viņa izbanību spēku visi brīnījās. Tas pavisam nezināja Laimdota, ka Vāczemē. Vēlāk viņam tika zināms, ka tur nonnu klosterī esot kāda jauna meita atvesta no Baltijas, kuru jaunais grāfs bija gribējis naktī vestis klosteram. Zinādams, kāds liktenis gaida tēva zemes meiteni, tas bija apņēmies tur sargāt pret šo lepno bruņnieku.
Bet, kad tas pie klostra vārtiem ieraudzīja laimdotu, tad vairs dusmām nebija gala, tad vairs nebija saudzības. Tādēļ ar tas laupītājs sakāva tik briesmīgi, pazemoja grāfa dēlu daudz par viņa nedarbu. 4. dziedājuma 1. daļas beigas.